Es te niekojos ar gudrās mājas ierīcēm, kaut ko jau esmu arī rādījis, bet, man liekas, nestāsta par to slikto pusi. Jeb, ka sensori vai ierīces sāk pievilt, un man te tādas ir. Kā viena no tām ir mans Google Home skaļrunis ar iebūvēto asistentu. Kā redzams, tas strādā, var regulēt skaļumu, bet tas domā, ka ir atvienojies no Wi-Fi. Hey Google, play music. Please log in through the Google Home app. Jā, un ja mēs ieejam Google Home aplikācijā, tas rādās, ka ir tā kā bezsaistē. Bet, ja mēs viņu atveram, tad mēs varam viņu kontrolēt. Mēs varam paregulēt skaļumu un arī pat caur telefonu kaut ko atskaņot, tā kā viņš ir savienojies. Es neesmu tāds vienīgais, esmu redzējis fórumos arī, ka citiem ir šādas problēmas. Vienkārši viņš kaut kas sāk neiet. Man katrā telpā ir šāds Sonoff gaisa mitruma un temperatūras sensors. Tieši šis nes kāpēc pieslēdzas un parāda grādus, un pēc tam vairāk arī rāda visu laiku vienu temperatūru un vienu gaisa mitrumu. Es to pamēģināju restartēt, tas aizgāja atkal, tad atkal nestrādāja, nomainīju bateriju, un tas joprojām nestrādā. Nezinu, vai šis ir tieši gadījies brāķis, jo man ir šādi 4, un šis ir vienīgais, kas šādi uzvedās, bet tā kā šie nemaksā īpaši dārgi, tad īsti nolēmu ar to vairāk nečakarēties, jo nav skaidrs, kāpēc viņš pēkšņi atkal gluži atvienojas, bet nerāda korekti temperatūru un mitrumu. Un mani vēl pievīla virtuves bezvadu gaismas slēdži. Šeit man ir zem skapīšiem paredzētie IKEA bezvadu slēdži, kas strādā ļoti labi, bet slēdzis, kas paredzēts tām gaismām augšā, tas nestrādā normāli. Priekš tām man ir šis bezvadu slēdzis, kas ir 2 sekcijās, tad tas ir arī uz touchscreena, bet problēma ir tāda, kad viņš kaut kādas 3 nedēļas paiet, un tad sāk nestrādāt. Vai nu nevar ieslēgt, vai nevar izslēgt gaismas, vai arī uzkarās. It kā nomaina baterijas un atkal strādā, bet sliktākais tas izmanto 2 šīs mazās baterijas, kuras maksā vismaz kādu €50. Un ja ik pēc 3 nedēļām man viņas ir jāsamaina, €3 mēnesī priekš baterijām tērēt, lai strādātu viens slēdzis, galīgi neliekas normāli, kur šie IKEA slēdži, es nezinu, 2 gadus strādā bez problēmām, un viņos ir viena šāda baterija iekšā. It kā ideja šim slēdzim nav slikta, jo viņš pat tiešos savienojas ar relējiem, un nav pa vidu nekādas aplikācijas, Wi-Fi vai kaut kas tam līdzīgs, bet pats slēdzis neskāpēc īsti nestrādā, kā tam vajadzētu. Un tad vēl viena problēma, ko nevarētu skaitīt pie iekārtām, tā bija problēma ar Wi-Fi. Man pazuda internets, un es sačakarēju savus rūteru iestatījumus, kā rezultātā nācās pārstartēt pilnībā savu rūteru uz rūpniecības iestatījumiem, un nācās izveidot Wi-Fi pa jaunu. Kā rezultātā visas Wi-Fi iekārtas atvienojās, un viņas automātiski vairs nepievienojās atpakaļ. Mēģināju arī taisīt tieši tādu pašu Wi-Fi ar tādu pašu paroli, bet tas nestrādāja. Kā rezultātā šī un vēl šī un citas iekārtas nācās manuāli atkal pievienot, meklēt, kā viņas varēja savienot ar lietotnēm un Wi-Fi. Kā arī visas rutīnas nobruka, var sakot, viss no jauna bija jāuzstāda. Tāpēc Wi-Fi ierīces man nevisai patīk. Protams, daudzas ierīces jau 3 gadus vismaz strādāja, kamēr ar Wi-Fi nebija nekādas problēmas, tā kā tā nav tik liela problēma, bet ja gribēs mainīt kaut ko internetā, nomainīt rūteri, nomainīt provideri, kas dod savu rūteri, nāksies atkal visu pa jaunu taisīt. Protams, ar tā sauktajām gudrajām ierīcēm ir arī savas ēnas puses, ar to ir jārēķinās, bet tie ir atsevišķi gadījumi, kā piemēram ar manu temperatūras sensoru, kur no 4 tikai 1 nestrādā,
tas izstāsta tāds atsevišķs gadījums. Tas arī viss no manis šodien. Paldies, ka skatījies, un tiekamies nākamajos video.